Invalīdu un viņu draugu apvienība Apērons ir apkopojusi cilvēkiem ar invaliditāti pieejamās vietas Rīgas vecpilsētā un izdevusi karti, lai ikvienam Rīgas apmeklētājiem būtu iespēja saprast, kurās vecrīgas vietās ir iespējams iekļūt. Šodien mums liels Invalīdu un viņu draugu apvienība Apērons ir liels prieks par to, ka mēs esam izdevuši jaunu karti, vai pareizāk sakot, pirmo reizi Latvijā ir izdota karte ar pieejamām vietām vecrīgā. Jo bieži uz mūsu organizācijas zvana un prasa, vai ir kāda vieta, kur var aiziet pusdienās cilvēks ratiņkrēslā, vai neredzīgiem cilvēkiem ir paredzēta kāda vieta, kur var apmeklēt kādu muzeju vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Un tad šodien mēs esam nobrieduši līdz tādai situācijai, ka mēs esam apsekojuši vecrīgu, sapratuši, kuras vietas ir pieejamas, kuras nav pieejamas, kuras ir daļēji pieejamas. Un tad šajā kartē ir atrodama viss tā informācija, kas mūsuprāt liekas, kas ir vajadzīga cilvēkam, ja viņš iebrauc no ārzemēm Latvijā, mūsu pašu cilvēkiem Latvijā, lai saprastu, kas vecrīgā ir apskatāms, kas nav apskatāms, kas ir lietojams un kur varbūt kad ir vērts apmeklēt. Es domāju, ka mēs esam diezgan draudzīgi. Ja? Varbūt tas mūsu vēsturiskais bruģis, ja? Apmalis, kas daudz kur ir sakopts. Pat pašam bija tāda iespēja ar manu mazu meitiņu izbraukāt Rīgas svētkus. Jūt, uz rokām ir ko darīt. Un es domāju, tā tad ratiņkrēslā vai citādāk notiek vēl trakāk. Daudz ko darīt, bet es domāju, ka mēs esam labā ceļa sākumā, un es neteiktu, ka arī kaut kādas vecās Eiropas pilsētas viss ir daudz draudzīgāk. Tur vienkārši šis darbs ir sākts ātrāk. Visā vecrīgā tika atrasti tikai 40 pieejami objekti. Lai arī jau ilgu laiku turisma attīstība ir viena no valsts un Rīgas prioritātēm, tomēr Neimaņkungs uzskata, ka esam tikai ceļa sākumā. Esot turisma nozarē, viesmīlības nozarē, var godīgi pateikt, domāju, ka situācija noteikti labosies. Iepriekšējie gadi ir bijuši, tas laikam ir Jāņa Nagļa citāts, ja viņš ir baigi smagējis. Bet tiešām, pat mēs savilkām strīpu, 1., 2. ceturksnis sāk izstīties, ka mēs esam no bedres ārā. Un 2. ceturksnis varbūt pat saliekot kopā pusgads varētu būt labākie kopš 2002. gada. Tātad uzņēmējiem parādīsies naudeņa, un viņi tātad lūkosies gan pēc citiem klientiem, gan arī dažādot savu pakalpojumu klāstu. Savukārt, es domāju, mūsu uzdevums būtu droši vien arī stimulēt Rīgas domi, kas ir pašvaldības iestādes, un palielināt šo pieejamību. No 1 līdz 10 ir grūti, bet no 1 līdz 7 varētu būt kāds trīnieciņš apmēram. Tā situācija nav tik laba? Es domāju, ka nav tik laba. Mēs apvienībā esam diezgan daudz strādājuši pie tā, lai būtu pieejama, un neapšaubām, kad ir projekti, kas ir vērsti uz to, lai pieejamība būtu aizvien vairāk un vairāk, bet katrā gadījumā cīņa par to, lai pieejams būtu ikvienam cilvēkam, ne tikai ar acīm, bet arī, lai to var fiziski apmeklēt, tā joprojām Latvijā ir spēkā un droši vien, kad tik ātri vēl nebeigsies. Šokārt veidojusi apvienība Apērons bez jebkāda Rīgas pašvaldības finansiāla atbalsta. Šķiet, prezentācijas gaitā domas pārstāvis tomēr saprast, ka šādu izdevumu veidošana ir pašvaldības atbildība un solīja atbalstu turpmākām šāda veida iniciatīvām. Ceram, ka atbalsts atradīsies nevien nedaudz vietu apsekošanai, bet arī vidas pieejamības uzlabošanai.